Tev atkritumos patīk dzīvot? Man arī nē. Bet izskatās, ka daudzi vēl joprojām turpinās sevis piemēslot. Šeit runā ne tikai par lieliem atkritumiem, bet arī par maziem papīrīšiem, kuri starp citu, laikam ejot, ir jau vesela kaudze, vienkārši izkaisīta pa visu mežu. Bet arī tu vari uzkopt dabu, palīdzot atbrīvoties no lielākiem atkritumiem. Un nebūs tev pašam nekur jākrāmē un jāved. Viss, kas tev jādara, ir jāielādē aplikācija Vides SOS, tad nobildē atkritumus, pievieno komentāru un nosūta sūdzību par atkritumiem. Vēl viena lieta, kuru pats esmu sācis praktizēt un aicinu arī citus. Apmeklējot Latvijas valsts meža atpūtas vietas, lielākajā daļā no tām ir uzstādītas atkritumu urnas, kas ir paredzētas sīkajiem atkritumiem. Bet, ja svin svētkus vai esi lielākā kompānijā, savus atkritumus nogādā uz lielāku konteineru. Tā vietā, lai mēģinātu tos ievietot nelielajā atpūtas vietas urnā vai novietot tos blakus tai. Ja gribam mūsu dabu sakoptāku, visa īstenībā sāks ar mums pašiem. Un ne tikai nepiemēslojoties sevis, bet iespējams, tad savācot arī citiem.